Kā braucot atpūsties uz sanatoriju, uz mūzikas festivālu vai pērkot grīķus var nokļūt aiz cietuma restēm? Izklausās mulsinoši? Tā ir realitāte Krievijā un Baltkrievijā, kur jau ilgstošu laiku nepastāv likuma kārtība un par režīma upuri var kļūt jebkurš Latvijas piederīgais. Abās valstīs aktīvi vervē ārzemniekus, piedēvējot tiem nepatiesas apsūdzības, piemēram par narkotisko vielu izplatīšanu vai spiegošanu. Эти люди едут. Это политика, это... Brauc cilvēki un turpinās braukt, bet šī ir politika. Karina cilvēkiem makaronus uz ausīm. Tur un tur nedrīkst. Ja cilvēks ir normāls, viņš pat ar pērtiķu varēs sarunāties. Kā ceļotājiem, kā ekskursantiem, tas varbūt nav droši. Un kāpēc jūs domājat, ka tas nav īsti? Sakarā ar šo politisko situāciju. Robeža taču tiek tur slēgta ar Latviju. Viss tas tur bēgļi lien pāri robežai. Kaimiņos dzīvojošās tauta un valdība iespējams, ka nav īsti draudzīgi noskaņota pret mums. Un arī karadarbības dēļ, kas notiek Ukrainā un Krievijā. Vai jūs vispār uzskatāt, ka no Rēzeknes daudz dodas? Vai? Cik zinu, ar autobusiem daudz brauc. Paši uz savu galvu. Facebookā jūsu gadu jauna siete raksta, tad es esmu ļoti laimīgs, ka aizbraucu uz Sanktpēterburgu dzīvot no Latvijas. Protams, ka nav droši. Tagad ir tik nemierīgs laiks. Kā jūs uzskatāt, vai šobrīd ir droši doties? Godīgi teikt, es nekādus īsti riskus nesaskatu tajā. Baltkrievijā strādāju par žurnālistu un es atspoguļoju protestus 2020. gadā. Un par to viņi mani arestēja un nosūtīja uz cietumu 2 reizes. Nav nekas garantijas, kad jūs dodas uz Baltkrieviju, varbūt jūs nekad neatgriežos mājās. Viņi nevar paticēt, ka tas ir realitāte, ka cilvēki ir cietumā par nekas. Baltkrievijas ir ļoti svarīgas atšķirības. Likumi tur nestrādā. Bet Baltkrievijā jūs varat dodas cietumā par jūsu kreklu, jo viņa, nezinu, sarkana un balta. Ja, par kādu ziņu savu telefonā. Mūsu ezeri, mūsu baznīcas, ļoti daudz, ļoti skaistas vietas. Bet jūsu dzīve, jūsu veselība, jūsu brīvība ir svarīgākā nekā tādas ceļojumus. Tagad ir slikts laiks. Jā, labs vieta, bet slikts laiks. Kas brauc, ko viņi domā, ka viss būs kārtībā, kad viņam nav nekādai politiskai aktivitātei. Kāds brauc, jo domā, ka viņi var spēlēt šo spēli labāk nekā Baltkrievijas drošības spēķis. Bet es domāju, tā ir ļoti liela kļūda. Galvenais drošības risks īstenībā ir tā provokācija iespēja, ka viņus var izmantot kaut kādu Krievijas vai Baltkrievijas dienestu interesēs. Respektīvi, viņus var arestēt vai aizturēt zem izdomātiem iemesliem, lai vienalga izspiestu informāciju, turētu kā ķīlniekus, piemēram, apmainot pret kaut kādiem citiem cilvēkiem. Mums arī ir diezgan maz iespēja palīdzēt cilvēkiem, kas tiek aizturēti vai arestēti, jo mēs neesam vēstnieku līmenī, mūsu klātbūtne diplomātiskā un konsulārā ir ierobežota. Ir cilvēki, kas tikuši piedzirdīti, nofilmēti kompromātu situācijās. Ir cilvēki, kuriem ir pornogrāfiska rakstura materiāli ielikti
viņu bagāžā vai mantās vai narkotikas. Tā kā ļoti dažādi. Tur īstenībā jebkādas metodas var tikt izmantotas. Mēs esam atcerieties arī, piemēram, lidmašīna tika nosēdināta pat tie pasažieru. Civilā lidmašīna, lai tiktu kādam cilvēkam klāt. Jā, cilvēki tā var domāt, ka ko tad man jau politika neskar, līdz brīdim, kad skar. Jā, jo mēs nekad nezinām, kurā brīdī Baltkrievu vai Krievijas dienestiem var rasties interese par konkrēto cilvēku. Es gribētu Latgales iedzīvotājiem nodot to, ka viņi dzīvo ārkārtīgi skaistā reģionā, un Latgale ir ļoti mīļa. Es gan pat esmu no Kurzemes, tā nav man dzimtā puse, ka tur ir ļoti gudri cilvēki. Pēdējo reizi, kad es biju satiku daudzus uzņēmējus. Dzīvojiet, strādājiet Latgalē, esiet droši, domājiet, esiet prātīgi, izmantojiet visu savu gudrību sev, Latvijai, ģimenēm un reģionam.